Izskatījās, ka Phileasa Fogga pēdējā cerība aizpeld kopā ar kuģi, kas pazuda aiz apvāršņa. Auda, Paspartu un Fiks drūmi skatījās uz ostu, kur vēl nesen stāvēja kuģis Ķīna. Taču misters Foggs nezaudēja mieru. Viņš teica: "Šo problēmu mēs risinām rīt, bet tagad mums nepieciešams kārtīgi izgulēties." Viņi pārnakšņoja viesnīcā. Nākamajā dienā Phileas Foggs piecēlās agri no rīta. Viņš lika Paspartu brīdināt Audu, lai viņi būtu gatavi jebkurā brīdī doties ceļā. Pēc tam Foggs aizgāja. Pulkstenis rādīja 7 no rīta. Pēc 2 stundām Phileas Foggs atgriezās. Viņš pastāstīja, ka neliels kuģis Henrieta gatavojas doties uz Eiropu. Henrietas kapteinis ir ar mieru paņemt viņus līdzi, bet viņš prasa maksāt lielu naudu – $2000 par katru pasažieri. Kad to uzzināja misters Fiks, viņš nodomāja: "Tagad misteram Foggam no visas lielās naudas nekas daudz vairs nav palicis pāri. Pat ja man Anglijā izdosies viņu apcietināt, Londonas banka droši vien nedabūs atpakaļ nozagto naudu." 12. decembrī, pulksten 9 no rīta, ceļotāji uzkāpa uz Henrietas klāja. Sākās ceļojuma pēdējais posms. Ja pūtīs ceļavējš un jūra būs mierīga, viņi 9 dienās aizbrauks no Ņujorkas līdz Liverpūlei un ieradīsies Londonā 21. decembrī, tieši īstajā laikā.